Sveiki, man sauc Kristaps Zuds, es centrs, esmu E9 divīzijas vēl kalpu spēlētājs. Un šodien mēs ar jums noskatīsimies decembra mēneša labākos momentus visās divīzijās entuziastu hokeja līgā. Skaties, seko un nāc un piedalies. Sākamies ar divīzijas 3. vietu, un 3. vietā ir komanda Vairogs 2. Spēlētājs ir numur 3. Viņš aplaupa pretinieku komandas aizsargu ar 7. numuru un skaisti kolorīti iemet ripu vārtos. Vēlreiz redzam atkārtojumā 7. numurs Ozoliņš neuztver piespēli un plauksts metiens tuvējās stūri atsakšai bija bezspēcīgs, jo vienkārši neredzēja metienu momentu. Ļoti skaisti realizētas Vairogu komandas izpildījumā. 2. vietā spēlētājs no komandas Regranda ieslido zonā. Individuāli klubdams Kristams Kalvečkins kritienā met iekšā tālajā stūrī. Vārtsargs paliek bezspēcīgs. Skaisti, skaisti. Mēs atceramies tos filigrānos Ovečkina vārtus. Šie bija stipri līdzīgi. Kājas bija gaisā un līdaciņā viņš raida ripu tālajā stūrī. Skaists vārtu gūms E9 divīzijā šoreiz 2. vietā. 1. vietā mums ir Patriot 2 aizsargs 99. numuru met, un šeit spēlētājs maina ripas lidojuma virzienu un nobučo savu nūju. Atdod visu respektu savam instrumentam Bērziņš. Nu, skaists, ļoti filigrāni. Un esam E8 3. vietā. LNL komandas spēlētājs individuāli apspēlē 3 manas komandas biedrus un vienkārši iemet vārtos. Namits paliek skatoties 3-4. Nabaga vēlme kalpu aizsardzību. Nu, filigrāni neaizgāja LNL spēlētājs un ļoti skaisti arī noslēdz savu uzbrukumu ar vārtu gūmu 3. vietā E8 divīzijā. Un 2. vietā mums ir Ledus Večs vārtsargs, kurš cenšas dot piespēli vai gūt vārds. Nevarēja saprast, šeit viņa piespēle tiek pārtverta, atdot piespēli, šeit viņš lecienā. Nu, šeit ir labākajos NHL momentos mēs varētu redzēt kaut ko līdzīgu. Arī atkal līdaciņā leciens un asragāts. Šeit redzam, viņš mēģināja izvest ripu ārā no aizsardzības zonas, bet pretinieku komandas spēlētājs pārtvērto, atdeva piespēli. Tā izgājas ar 2 rikošētiem, 17. numurs tukšos vārtos met un neiemet. Ledus Večs vārtsargs parādīja, ka viņš ir īsts vecis. 2. vietā Pagāni 2 spēlētājs. Apslido, atdod piespēli. Vēl viena piespēle būs. Šī pauze bija nedaudz pazemojoša pretinieku komandai. Pat es nedomāju, pat nav komentāru. Trūkst vārdi noteikti pelnīt 1. vieta šim momentam. E7 divīzija 3. vietā Warriors 2 komandas spēlētājs saņem piespēli, ieslido pats zonā, iziet tversim 1-1 un uz pauzītes paslido viņam garām un gar kājasargu ielē tālajā stūrī. Cik skaisti pārsvarā noliek uz ceļiem un paslido viņam garām bez emocijām. Brīvi, vēsi, augstasinīgi. Mego. Ļoti laba piespēle. Skaista piespēle, skaists vārtu gumums, ļoti skaista frizūra 33. numuram, kas atdeva piespēle komandā Mego. Pagānu komandā E7 divīzija 88. numurs spēlētājs. Skatoties šos momentus, vēl pat paliek grūti komentēt šādu piespēli. Mēs nesen redzējām tieši, man liekas, ka Bļūgera izpildījumā spēlē pret Pirzlīķi, neskatoties uz atpakaļ, gandrīz no aizvārds. Tev atlikt tikai pielikt gūtu vārdus. E6 divīzija 3. vieta Zemgals Alņi. Tik tovu, laikam tas saucās. Bam, bam, bum. Boksā mums to sauc par trīnieciņu. Un gols. Neko pielikt, neko atņemt. E6 divīzija Vaitvīgs vārtu sargs. Kā ar aizsargs dīvaini atsidojās uz atpakaļ, piespēlē un seivs. 1. vieta E6 divīzija LNL 1. komandā. Un vēl viena piespēle, neskatoties starp kājām šajā topā. 1. vietā LNL spēlētājs arī ļoti filigrāni. Laikam visi skatījās to NHL spēli, kur spēlēja Bļūgers ar Merzlīkinu un visi tagad tā dara. 3. vietā E5 divīzija Ķengraks. Sastienās 2 pretinieku komandas spēlētāji piespēle un vārdi. Jo šeit ļoti neveiksmīgi nospēlēja aizsargi, ko ļoti labi izmantoja Ķengraks komandas spēlētāji. Sanāca 3-1. Skaists vārtu gūms E5 divīzijas 3. vietā.
Otrajā vietā Dzintars virs pleca. Ļoti skaista vārtsarga. Tieši virs pleca nespēja pat īsti noreģēt, kā mēs redzam, vārtsargs ir gara auguma, bet šeit ļoti precīzi augšējā vārtu stundī. Tagad esam pirmajā vietā. Mežbrāļi aiziet 2-1. Laikam ar to arī noslēdzās spēle. Interesants moments 3-1. Atdeva apakaļ tur spēlētājs no pretinieka komandas izslitoja garām rīpai. Skaists metiens devītniekā Mežbrāļi. Pēdējās sekundēs būs vārtus. Ice Wolves, E4 divīzija, 3. vieta, pārtver piespēli un apspēlē vārtsargu. Augstasinīgi. Šādiem spēlētājiem NHL spēlē bija tāds sarkans apkārt, un viņi bieži rakstīs, ka viņi ir hoti, bet viņš šeit tik augstasinīgi iemet tos vārtus, kad viņam pat uz vaigi nenotrīcēja vārtus darīšu. Mego, E4 divīzija, 2. vieta. No savas aizsardzības zonas ieslidojās Mego spēlētājs. Atdod piespēli un seko vēl vienu piespēli. Vārtsargs jau ir noguldīts un tiek skaisti vārti. Svinības arī ļoti skaists. Ekskluzīvs vārtu gūmas Mego spēlētāja izpildījumā. E4 divīzija, 1. vieta, Garkalns Patrioti. No gaisa Rika būs iesit vārtos. Tas pat kā tenisa stilā. Pret štangu, pret vārtsargu, un 21. numurs no gaisa to raida vārtos, nepaceļot ripu augstāk, kāds ir atļauts noteikumos. E3, E2 divīzija, kombinētā divīzija Marēls Būve, vārtu sargs ar brīnišķīgu seivu no devītnieka. Skaisti. Un kā vienmēr hokejā tas ir pieņemts, augstasinīgi nospēlē Marēls Būve vārtsargs. Lielupe, 2. vieta. Izspēlē līdz tukšiem vārtiem, vārtsargs palika absolūti stāvot, kā tajā stāvot dziesmā stabs, māja. Šitas stabs palika nekustīgs un viegli lēnām 23. spēlētājs ieripina ripu vārtos. 1. vieta, Unimārs pret Lielupas vārtsargu. Apspēlē augstasinīgi. Augstasinīgi un skaists, maids līdz ausīm, 89. numuram no Unimārs apspēlē vārtsargu. Garkalns Patrioti, 3. vieta, elites divīzija izslidoja aiz vārtiem. Metiens piespēle. Tā bija piespēle, nevis metiens. Arī es domāju, ka tas bija metiens, bet tā bija piespēle un tiek gūt ļoti skaisti vārti. Elites divīzijā, 3. vietā, šoreiz Garkalnes Patrioti. Tagad esam 2. vietā, Marēls Būve vārtsargs. Atstāja slipu. Metiens atvaira, Marēls Būve vārtsargs. Wow, skaisti, ļoti skaisti atkārtot metienu nosligo Marēls Būve vārtsargs, un šis moments ir pelnījis, tiešām ir pelnījis 2. vietu. Iespēle. Neizdodas viņam apspēlēt, atkārtots metiens, viņš nolika vārtsargu zemē, aizstāja garām, netrāpīja, pēc tam atkārtot metienu vārtsargs šeit vienkārši atvaira. Piespēle, iziet 1-1 noguldīts vārtsargs, viņš pārvietojas ar kājasargu atraidu, un šeit ir atkārtots metiens, un ar grūtāku viņš viņu atvaira. Šeit aizsargs viņam palīdz vēlreiz, lai nebūtu vēl 3. atkārtotais metiens, ļoti skaisti.